turklāt arī otrs uzdevums nav nemaz tik vienkārši. Jā. Pirmais, es domāju, tas treniņu uzdevums. Sāksim ar Tomu. Jā. Tad pirmais uzdevums, jā, to jucekli. Jā. Jā, kur mums ir, te būs, jā, tad, vienkārši, jā. Jā, un te tas moments, jā. Ja ievadīs sieviešu vārdu, jā, Sidlov, jā, vai ne? Jā. Nē, tas bija domāts tā, ka tas, ja ierakstu vīriešu vārdu, tad lai tā uzruna savādāk, bet tad es sapratu, ka sieviešu vārdiem ir savādāk. Jā. Ka nebūs tā. Tāpēc es vienkārši noņēmu Bet pēc būtības, jā, starp citu, mēs to varēsim, mēs neesam apsījuši visas metodas, to var izdarīt. Tas nav nemaz tik traģiski grūti. Jā. Tā, ja mēs skatāmies galotnes, pieņemsim, jā, tādu vienkāršu, var skaities pēc galotnes, vai ne? Jo, ja pieņem, ka ir tomēr šie te atšķirības, jā, tad attiecīgi, ja sekundu te video projām nav otrs, laikam tomēr Google šodien drusku bremzē izstās, ka neiet otrs video, bet, viņš ir pievienots, bet tā. Labi, tad skatāmies šo te risinājumu, jucekli, mūsu juceklis, tā teikt, jā, un es viņu pielišu atkal klāt, jā, pie uzdevumiem juceklis M26, jā. Un attiecīgi, to netraucēt, tas skotos traucēt dažreiz. Nē, tā, nē. Skatāmies tā. Jā. Tad kāds ir jūsu vārds? Jā. Ko es gribēju pieminēt vēlreiz, atceramies to, ja mēs tad uzliekam šo te peli virsū input, read a string from standard input, the trailing new line stripped, jā, jaunā rinda, un var sakot, jā, tā tad, vienmēr inputs atgriež stringu. Tad šis te, tas neko sliktu nedara, bet tas nav vajadzīgs. Ja tas string nav vajadzīgs, jo viņš jau pēc būtības ir vienmēr strings. Ja. Stringu vajadzīgs, ja man būtu kaut kāds cits veida formāts, ja pieņemsim šo mēs varam droši ņemt nost. Ja. Tā. Un reversinās šis te pārējais mums sanāk, ļoti labi. Un vajadzētu būt tam juceklim, pārbaudīsim, ko mums šeit komanda rindā prasīs. Ko viņš prasa. Kāds ir jūsu vārds vēlreiz? Stop, apsveic kontrolēs. Valdis. Jā, sanāca viss smuki. Tad kāds ir jūsu vārds? Jā? Sveiks. Un te doma paņem šo te. Jā, sveiks. Jā, un, protams, šo te varētu to vārdu, ja šo te pirmo pamēģināt šo te. Kā to izdarīt, jā? Es vienkārši pēc tam tikai izlasīju, ka bija jāsamaina vietām, tāpēc es no sākuma Jā. Okay. Mēs gribētu kaut kādu speciālu paziņojumu, jā, un tāpēc, ko darīt, jā, pārbaudīsim, kas ir vīriešu priedēki. Mēs gan varētu veselu kaudzi, bet mēs varētu, pagaidām mēs vēl nemākam ar sarakstiem strādāt, bet mēs varam pārbaudīt, pieņemsim ar es, un pagaidām ļoti primitīvs variants, vai ne? Let's check what letter is and the word ends with. To mēs zinām, kā mēs to varam darīt, jā? Mēs zinām šādi, vai ne? Mēs varētu pārbaudīt ar vienkārši -1. Tas būtu vienkāršākais variants, vai ne? Tā varētu darīt, pagaidām tas, ko mēs zinām, jā, if name ir es, sveiks, vai ne? Else, šādi te sveika. Jā, uzsot, ka es ir vīrietis, sveiks, savādāk sieviete būs, var sakot, jā. Assumption, es to pārspēju, assumption being that jā, labi, tas tiešām slikšana modelis šis strādā, man liekas. Male genders Latvien enzēs. Jā, is un is, jā, šādā veidā varam darīt šādi, bet ko es labāk darīt, man nepatīk šis variants, tad, kad drukā kaut ko, es labāk darītu kā? Es darētu greetings start, es uzveidu mainīgo, pieņemsim, tā es darītu, jā. Tas ir viens, tā var darīt, protams, šis strādās, vai ne? Vēlreiz, jā, pārbaudām, jā. Atkal tur rakstu šeit jārakst lejā, jā. Valdis, jā, attiecīgi sveiks, es nenoglabāju, es nenoglabāju pēc kods, redz, kā ir, ja nenoglabā, tad nekas jauns nenāks klāt, jā. Nē, tur jau jāatkomentē tās rindiņas. Skatāmies, jā. Jā, es pareizi. If name, if name -1 ir es, sveiks, kāpēc man kur tad es viņu neizdrukāju ārā, pagaidām skatāmies tā, name reverse, sveiks, sveiks, un viss, te ir reku šeit, viņš ir, jā, sveiks, reku, tas pareizi. Jā, viņš strādā jau tagad, bet ko es gribēju teikt, jā, es gribētu
šo te idejiski, tas viss nav slikti, ja, bet es personīgi darītu viņu vēlāk izmanto šo te greeting start, greeting start, ja, greeting start ir, vai prefiks ir sveiks, vai ne? Savukārt else, ja, atkal, ja, greeting start, sveika, ja. Protams, ka te varēja kaut kā savādāk, bet šis, man liekas, gan labi, un tad mēs attiecīgi varam to pielikt klāt šeit, vai ne? Attiecīgi varam pielikt uzreiz klāt, sveiks, sveika, ja, varam šeit pielikt klāt, ja. Tas nebija prasīts uzdevums, tas vienkārši rāda jums vēlreiz papildu lietu, ja. Tad greeting start, vai kā te ir insert nopiedātam, name reverse, ja. Sorry, ja, tā te, un te pielikt klāt, ja. Vai arī atsevišķi mums varēja to darīt, mums te reku greeting start, šādi te, un jau smuki mums saliks visu kopā. Tagad skatāmies vēlreiz, pieņemsim, te būs līga, ja. Tad attiecīgi sveika, agīla, pamanīšu jutīklus vai ne, ja, lūk, ja. Sanāca viss strādā, ja, un attiecīgi, ja, arī tā pārveidi. Es pieļauju, ka visiem līdzīgi būs kaut kas to reverse, tās metodas ir līdzīgas, tu nekas daudz, nekāda liela improvizācija nesanāks, ja, var capitalize, šajā gadījumā atkal, upper, kā mēs lietojam, ko mēs lietojām? Mēs lietojām pirmo upper, bet pārējos, tāpēc, jā, šī gadījumā pēc šādi, tāpēc, jā, neuzķer, tā varēja darīt, pareizi, bet jā, šādi var darīt, bet, protams, ka capitalize būtu vieglāk, vai ne? Pareizi, šo te, es aizkomentēšu, ielikšu jaunā rindā un aizstāšu šo te attiecīgi ar ko? Ar šo te name capitalize, ja? Arī titles mums strādā, to capitalize, vai ne? Un viss. Ievaram, ka mēs lietojam šīm te metodēm, ja? Viņām jābūt jāsako šī gadījumā tukšām iekavām, ja? Jo tās ir saucamās metodes, mēs runāsim par funkcijām, vēlāk ar metodēm, ja? Kas ir, tā kā print, ja? Tikai šī gadījumā te nav nekādu parametru, vienkārši šīm te konkrētajām. Capitalize, upper, ja? Viņam, ja mēs nevaram bez šīm iekavām, tad nestrādās, ja? Tā. Atkal tagad būs, pieņemsim, kas tur rūta, ja? Un attiec sveika tur, ja? Un, protams, ko reverse, vai man ir name reverse. Jā, name reverse, protams, jāatvainojos, ja? Un atkal, es jau varēju uzreiz to darīt, tāpēc atkal. Protams, ka šo te es varēju darīt arī šeit, ja? Tas pats būtu, protams, es varēju darīt arī šādi, tas arī strādās, ja? Es varu ķēdēt vairākas lietas, tad šī gadījumā, tātad pagāja, man ir vārds, ordinālis vārds, es viņu apgriežu otrādāk, ja? Viņš tātad paliek atmiņā uz to brīdi, un tad es viņu kapitalēju, un tad tikai drukāju šo ārā. Bet ordināls name, ja, viņš jau netiek mainīts. Viņš vienkārši tiek veikts vairākas transformācijas, un tikai tad mēs drukājam ārā. Tāpat kā šeit arī. Atkal, pilnīgi normāli, ja kaut kas saliekas pārāk sarežģīt šādas lietas, divas transformācijas vienā rindā nav tik traki, bet ja paliek 3, 4, ja, tad jau arī, protams, tie mainīgie, skaisti, normāli mainīgie būtu noteikti derīgi, ja, kā reverse name vai name reverse, ja, attiecīgi, ja, attiecīgi ar šo te pirmais burts, un var visāds mainīgos izmantot, ja tas padara to dzīvi, padara vieglāk. Vēlreiz, pastīsimies, vai viss strādās, kas tur ir māja, un attiecīgi ajam sveika, ja strādā, jo, protams, ka to mēs redzam, ja, papildu, ja, tad mēs šādi, ja, starp citu ir arī alternatīvi, ja, ir if name ends, ja, es šo aizkomentēšu ciet, ja, to mēs vēl netikām, tik tālu netikām, jo mēs visas metodas principā nerakstām, bet tad šeit if tā, šādi, name ends, ends with, ja, arī šāds ir vēl skaistāk, ja, tad name ends with s, ja, tad šis te, ja, arī ko izlasām, return true if ends with specified suffix, ja, tad, protams, varētu būt, pieņemsim, is vai s, pieņemsim, ja, te varētu tas sīkāk, ja, ends with is useful for longer names too. Pieņemsim longer suffixes. Such as, pieņemsim, is, ja, is, etc. Tādā veidā pieņemsim, ja. Ja? Tā kā ends viss ir tās drusciņi. Šis šādi var darīt, ja man viens simbols, kāda ir atšķirība. Par šo es varu pārvadīt vienu. Ja man vajag 2, 3, tad man attiecīgi katram atsevišķi jāpārvada. -2 ir tur is, ja, un tā arī varētu darīt, bet šis jau ir skaistāk. Name ends with, ja. Un atkal, šo mēs vēl nepusējam apstīt, bet to var atrast, to punktiņu sintaksi, ja, parādās, ja, šis te, ja, tad, lūk, ja.
un tur arī var būt opcija, lai vienā momentā apstājās, jā, bet principā šādā veidā šis ļoti standarts. Arī mums ir, kā jūs domājat, ends-vids, arī starts-vids, vai ne? Nu, lūk, šādā veidā var smuki apskatīt. Tā, apsīsimies vēl tās otro uzdevumu, varbūt tās tagad, jā, trešos atstāšošanu līdz uz trešdienu. Tā, bet to biespieni saka, varbūt drusciņi būs jāpiedomā drusciņi. Tā, kāļa risinājums, un skatāmies, kā mums gāja. Nu, arī tas pats reverse name, jā, nu, var atklāt tos šis darbs. Tā, bet otrais uzdevums ir drusciņi viltīgāks, jā. Mums tad ir divi spēlētāji, tas arī tādā gala darbā šādu te jau var paraugu uztaisīt, principā. Tā, jā. Nu, vienīgais te moments, te jau ir saraksts. Saraksts mēs tā kā vēl nezinām, jā. Ar sarakstu var darīt, protams, jā. Nu jā, tad ar sarakstu to taisīt. Tas mēs tā, ievada vārdu, pārēšu uz maziem burtiem, labi. Nu jā, to var darīt, jā, šādi te, ja mēs zinām garumu šādi, bet tas nebūs gluži pareizi kāpēc. Atcīmies, ko es darīju piemērām, jā. Es gribēju šādi ar atstarpīti kartupeļu laukā, jā, atstarp, šo to nevar ievērot, bet te ir atstarpīti, jā, te ir viens, jā, un kā to panākt? Nu, to panāc ar to, ko es rādīju šeit, vai ne, beigās, jā, ar šādu buferi, jā, šādu piegājienu var pamēģināt, jā, tad šeit, te, jā. Trešais, vai arī trešais ir, nu, tu varam arī apsīties arī trešo noteikti, bet vismaz otro, kāds vai risinājums otriem man interesē vairāk tagad šī brīdī. Jā. Bet nevarēja vienkārši lūpot cauri un arī vienkārši kā atstarpi skatīties? Nu, protams, par to jau iet runa, tieši to arī varēja. Tieši to es tā kā drusku sagaidīju. Ja, ja vai tā sīkāk, ja, tā, kur man palika Evas uzdevums. Eva otro no sākuma gribēja ar listiem taisīt, un tad Eva attapās, ka listu nav bijuši, un tad izdomāja jau bišķi vienkāršāk. Listi mums būs, jā, tādā lieta, tāpēc šis bija tas uzdevums, tieši tas ir, ko es gribēju redzēt, jā. Tātad, jā, ar šo, jo pagaidām mums nav vēl listi, jā. Un tie, protams, ļoti palīdz šādā lietā, jā, bet arī var tikt cauri pagaidām bez listiem, jā. Tātad mums ir tāds cilvēks ievada pirmo, jā, bet tad drusku sadalīsim šo te varbūt tās, jā. Tātad, nu, principā karātavu iesākums karātavām. Dažreiz uztais arī karātavs, paspēj visas karātavs, jā. Tas kādam vēl kāds ir izdevās šos, nu, pirmais mums visiem malači. Jā, labi. Tā, tad šeit es taisīšu jaunu failu. Kāda nosacījuma tāds kods? Nav vajadzīgs viss karātavs, tad nebūs arī viss karātavs. Nē, es neprasīju, to pilnīgi ne, tas tieši tā. Tas mums arī, jā, tad, kā mēs nosauksim, nu, kartupeles, jā, uzdevums 2 kartupeles, jā. Viņamsim, nezinu, M26, jā. Un attiecīgi, jā, mums ir šis te ievads, jā. Tad ievadat slepeno tekstu, jā. Mums ir pirmais ievads. Nu, tad, labi, first input, labi, sauksim par secret text. Ja secret text nosauksim, vai ne? Tā, labi. Un tagad ir tas, nu, secret, jā. Tagad, ko mēs gribam darīt? Mēs gribam iet cauri un uztaisīt, kā dabūt ārā šī uzdevumā šo te daļu, jā. Nu, tad ir 2 varianti, jā. Tad mēs varētu principā, jā. Pagaidām, lai parādītu to ievadu, lai parādītu tam lietotājam, tam, kam jāmin, ja šo te ar visu atstāru. Nu, ko darām? Atkal taisam to pašu sistēmu, buferis, vai ne? Šo te es rādīju, ja? Un attiecīgi, ja? For, nu, ne, tā mēs nedarīsim pēc for C in, viņš rāda visāds muļķības mums, ja, šī gadījumā, ja? Nu, tā mēs, vai ne? Vienkārši if, ko mēs darām vienkāršāk? If C ir kas atstarpe, ja, savādāk liekam krustiņu vai zvaigznīti, vai ne šādi te, ja, tātad buferis, ja, nu, atkal pagaidu mainīgais, buferis vienkārši jau tipisks nosaukums šādam te vispār pagaidu lietai, ja, un attiecīgi print buffer un, piemēram, ja, ievadi minējumu. Nu, lūk, šādā te, pazīmēs, vai strādā vispirms, ja, pirmā sekcija, atkal, ka mēs, nu, vismaz man tā vienmēr bijis, ka, nu, kamēr kaut ko taisīt pa daļām, taisam daļās, ja, pārvadam, vai šī daļa strādā. Nu, te viss, nu, vajadzētu strādāt. Skatāmies, vai būs tā, es tā vienīgais nesaglabāju. Nu, tā skatāmies te, kartupeļu lauks, ja šeit es rakstīšu, kartupeļu putra, paņemsim putra, vai ne? Un ir, tad ir, nu, izstāst pareizi, ja, un tagad tam ir otrais spēlētājiem būtu jāmin šis te, ja.
mums buferī tas skaistums ir, bet mums arī secret teksts. Un tagad tā grūtākā daļa būs, starp citu, jā. Tagad mums ir, pirmā reizē nebūs tik grūti, jā. Pirmā reizē, jā, tas ir, lai taisītu pilno spēli būtu, mums drusku ķiepīgāk, to būtu drusku grūtāk, tāpēc es to neprasīju vēl šī brīdī, jā, tur ir drusku viltīgāk jātais. Bet pagad, lai dabūtu ārā tos A burtiņus, ko mēs varam darīt pēc šī paša principa, tikai drusku pamainot. Tad minējums, jā, guess ir input, jā, labi. Nē, un tagad ko daram? Jā, es esam slēgšu vienkārši intelektu, kur ir lāstāšu. Labi, tagad iemet cauri. Now we go through secret. Jā, es pat vienkārši rakstīšu vienkārši, jā. Tad, tā, bet vienkārši for C in secret, jā. Skatāmies tālāk. Ja, tā mēs nedarām, mums ir buffer, sakal new buffer, jā, fresh buffer vai new buffer, vienā nosauksim atkal vēl, jā, šādi, jā. Es ar to pašu varētu, jā. Un, ja sakrīt, ko mēs darām? Mums 3 varianti, principā, jā. Zvaigznīte, atstarpi vai ir minējums. Ja sakrīt, ko daram? Šādi, vienkārši new buffer, ja, new buffer, plus equal, C, could use guess arī, vai ne, could use guess as well, jā. Ja, abi ir vienādi, vai ne? Kas vēl ir? Elif, ja ir atstarpe, tad liekam atstarpi. Un beigās else liekam, protams, šo te zvaigznīti, jā, nav minējumi. Un tagad mums būs attiecīgi, jā, šī otrā daļa. Ja? Mums ir oriģināls, ko mēs izturkām, mums šis bija tāds pagaidi, ja? Tikai apskatām, bet šis attiecīgi, ja, ir jau būs ar to minējumu. Ja? Šādā veidā. Lūk, pastamies, es saglabāšu, ja? Vai strādās. Ja? Labnais teikt būs auzu putra, ja? Un ievadīsim burtiņu, vai ne? Redziet, ja, smuki strādā. Ievadījām burtiņu, ja, un tur, kur ir burts, mums parādījās attiecīgi šie te zvaigznīši vietā parādījās arī šis te. Lūk, tā tad ir tā iestrāde. Bet, nākošais solis, lai tad gala darbām, lai taisīt tās karātavas, ja gribētu uztaisīt, tur būtu jāizdomā ciklā, tas būtu jāieliek, un būtu jāglabā tās minēja, ja, ir 2 lietas, ir tā patiesība, ja, vispār programmēt ir ļoti bieži tāds jēdziens kā patiesība, ja state, ja, tas stāvoklis. Es uztaisīju ar to buljanu, es tā arī taisīju. Ok, lieliski, kur tev ir tagad? Toms, tas, kas pirms pēdējais. Šeit tev bija, tīkījāt otrā, jā? Jā. Tev nebija, tev bija, man liekas, kā saraksts arī bija, man liekas, vai ne? Tev ir viss, kā vajag, ok. Es vienkārši tāpēc, ka es kaut kad ļoti sen jau biju tā taisījis. Skaidrs, ok, tas jau būs, principā tā, skatāmies tā, mums ir, guest book, labi, un attiecīgi, pamēģināsim šo te, skatāmies, pēc ciklu, tieši tā, mūžīgais cikls, var arī pārbaudīt, vienkārši varētu arī likt, kamēr kaut kāds uzminēts, un skatāmies breiks, ir sakrīt, tas tam brīdim, kad sakrīt, tieši tā, un tad attiecīgi, mēs mainām, ejam cauri, the name, vai tas buffers, un attiecīgi ejam cauri, skatīsimies, pilnīgi latviski, sakot, Labi, es ļoti laikam pārlikšu šos te, kā sakot, refactoring angliski, pilnībā. Es pamainīšu ļoti labi, šis te ir tas pilnais piemērs, tad šos te, mēs tikai, nelielas veiksim tā saukto refactoring, Šos tā, tas ideiski. Šī ir tas, ko es gribēju no jums redzēt. Es vienkārši neatcerējos, kā varēju uztaisīt, bija kaut kā ar gājieniem arī, tur bija kaut kāds kauns laikam jāliek, vai kaut kas tāds. Tā, pa ilgu nočakarējos. Ko es darīšu uzreiz, es tagad tā, ko mēs parādīšu vēl vienu jaunu lietu jums pie viena. Tātad, ja mums, kā sakot, gribam šos nosaukums, tad tas būs secret, ko es daru? Rename symbol, tā ir tāda gudrais copy and replace, tātad viņš nomainīs tieši mainīgo, precīzi mainīgo, pat ja viņš ir nosaukts A, B vai X vai U, pieņemsim, Tādus mainīgos ļoti grūti nomainīt ar veco standārtu copy and replace, jo ļoti pārklājas simboli. Šis tādās arī pie tādiem simboliem, rename symbol, tad, ko es gribētu nosaukt, jaunais nosaukums, sauksim viņu par secret,
secret text, vai secret text, vai ne? Vai secret word, vienalga, ja? Viņš piedāvās, tā kā laikam kopils piedāvā visādas mystery string, tagad phrase, kid name, tās vai tādā. Ok, redziet, un tagad viņš automātiski pamainījās. Visi guest bukvi arī, nākošais būs guest bukvi, ja? Atkal, es varu atrast visas references, bet es gribu rename, F2 rename, un es pieņemsim, sauksim, viņš piedāvā angliski atkal visu, ja? Guest letters, vai ko mēs correct guesses, guest letters būtu labāk, to viņš piedāvā tulkojot. Labi, atkal 2, ja, abi 2, ja, secret text, un tā, skatāmies tālāk šo te, ja, un te, protams, vajadzētu uzmanāmais vārds, ja, būtu, skatāmies, ko viņš darīs sākumā, vai tas cikls ir mūžīgais, ja, tas ir labi, uzmanāmais vārds, viņš pirmo reizi darīs ko? Ir guest letters, un tagad drukās tas glabās, ko mēs esam minējuši. Aha, ļoti labi. Tad mums atkal, tā kā mums nezinām, since we do not know any other sequences, ja, we store our guesses in string. Ja, tad mums ir jāglabā, te ir tas moments, mums ir jāglabā, kas ir minēts ar citu, ja. Un tad mēs skatāmies, tas ir, tad mēs ejam cauri, ja, šo names arī, tad tas ir, buferis, ja, name, ja, tas ir output, current, es nosaukšu par F2, atkal nosaukšu, ja, current guess, varētu būt tā, kaut kas tāds varētu būt, vai ne? Atstarpene, jā, current guess, ja, sākam, ja, ejam cauri, man atkal var lietot nekāda vaina, bet parādīšu, lai to pierādīt, ka izstrādā, jo reku jau visur, kur ja, parādās visur, printā, copy replace nestrādās, bet F2 vajadzētu strādāt, tas ir pa C, redziet, gudrs viņš pamainīja, ja to viņš nenomainīja, bet tos, kuri mainīja, to viņš nomainīja automātiski, ja, tad ļoti noderīgs tas F2, ja, tad, un reiz automātiski mums atvieglo šo dzīvi, attiecīgi, ja, tā, par cēņu karakteru, protams, par char nosaukt arī varam vienalga, ja, tad par cēņu secret text, mēs tas tur, ja, skatāmies, ja ir atstarpene, ja, man patīk atstarpene, ja, tad mēs pielikam klāt atstarpeni, vai ne? Protams, ka varam arī C likt klāt, tad šeit tas moments ir, ja, ja mēs skatāmies vai nekur kaut kur, jo principā šis un šis īstenībā ir tas pats, ir tā padomā, vai ne? Bet viņi īstenībā no otras puses grūti salikt kopā, jo viņi sanāk tā, ka, jo tas jau arī C šeit, tad to pašu, tas tāpat darbība, jo šī gadījumā tās C ir tā atstarpena, tad to var ielikt šeit, ja. Bet ir uzminētos ieliekam klāt un savādāk, ko mēs darām, paslepsi, ja, ieliek šo te. Un savādāk, ja mums smuki loģika var saprast šo te, apsveicam apminēju vārdu, ja, un attiecīgi turpinām strādāt. Sanāk tā, ka mums ir vismaz vienu reizi tas ir jāizdara. Jā. Lūk, apsveicam ir ballīt un sākam ballīt. Ko uzreiz var darīt? Kā jūs domājat, kā var šo te lietu vēl modificēt? Ja ko es gribētu, ja gala darba, ja jūs taisat kaut ko šo kā paraugu gala darbam, tad vajadzētu, protams, kaut kādu skaitītāju, kas rāda to progresu un attiecīgi tur zīmē mazu cilvēciņu vai kaut ko. Vai kaut kā. Tas sanāk, ka if statement vienkārši vajadzēja ielikt, kad ja viņš nesakrīt un kaut kādu to pašu lūpu, bet ierobežot uz kādām pāris reizēm. Jā. Protams, ko var darīt? Te var darīt, jā, te var ielikt vēl vienu pārbaudi, skaitītāju un skaitīt, cik reizes ir minēts un pieņemsim, vai cik simbols likt nepareizi minēt vai kaut kas tāds un attiecīgi, tad atsevišķu breiku vai ar karodziņu vai ko, uzstādīt stāvokli, vai tā spēle ir uzvarēta vai nav uzvarēta, jā. Tagad sanāk, mums šī patreizajā versijā viss strādās, bet, zaudēt nevar, var sakot, šeit nevar zaudēt, nav tā zaudēšanas situācija, jo ir divi veidi, kā tu iziet ar vinnētājs un zaudētājs. Šeit pat labāk mēs visi esam vinnētāji šī spēlē, tā teikt, jā. Bet, bija ļoti labi pastrādāts, jā. Es ceru, ka citiem arī var saprast to ideju, kā sakot, šādā dēļ, kombinējot, jā, varam, jā, mēs jau nezinām, cik ilgi jāspēlē, jā. Lūk, jā.
Es pieliku savējā, tā kā tur to skaitli tā kā klāt, jo es sapratu, ka, bet es vēl arī mainīju tos vārdus, lai viņš tos burtus samaina uz mazākajiem, jo, ja savādāk ieraksta vārdu ar lielo burtu, tad ir, tas arī. tad nevar uzminēt. To sauc par normalizāciju, ja, mēs varētu šeit, ja, we could normalize the text, ne, uz kurā vietā, ja mēs uzskatām tā viens, vai kurā vietā mēs to glabāsim, vai šeit, ja, to pārbaudi, ja, jā. Jā, mēs varētu to arī darīt. Nu, piemēram, tādā te, piemērs, ja, šādi te ir, piemērs. Nu, jā, un tāpēc viss būtu maziem burtiem pieņemsim, ja. Nu, un tad viss vienkārši, nu, atkal, tas var būt drusku, jo, ja nav atrunāts, vai arī, protams, arī attiecīgi, ko vēl varētu darīt, nu, jā, ja sakrīt ar šo te, nu, jā, šis, man liekas, vienkāršais variants šeit, vai drusku vairāk padomāt, var ielikt arī šeit to pārbaudē, ja, šeit ifā, ja. Bet, nu, principā, nav nekas daudz, vai ne? Ir divi ifi, divas pārbaudas, ir cikls, ir mūžīgais cikls, un tad ir tā individuālā pārbauda šeit. Tā, ko ir vienīgais, ko es tagad skatāmies, ko es tagad neredzu, vai tā current guess, vai kur, jā, pieliek klāt, jā, else if C in guess, jā, tad mēs pieliekam klāt, bet, ko es neredzu, guest letters, vai to mēs apmainām kaut kur, reku ir, viss kārtībā, jā, ir. Viņš tiek pievienots ļoti labi, viss kārtībā, jā. Un tad pirmā, sanāk kā, šis pēc būtības ir variants, kurā do while, sanāk nevis while loop, bet do while, jo mums vienreiz jāizbrauc cauri ar zvaigzni, ka vēl nezinām šo guessu, jā. Pagaidām mums ir current guess, jā, nekas nav, vai ne? Pirmā reizē mums vajag šo te, bet pagaid, kāpēc man ir guess? Current guess ir tas. To mēs būvējam un guess letter, nu, burts vai burtu. Viņš vienkārši pieliek klāt, jā, un tad ir viņa nesen. Viss pareizi, jā. Nu, tu, tā. Current text, bet, varbūt, lai nesajūt ar šo, varbūt pārsauksim vēlreiz viņu par tekstu currently guest text, kaut kas tāds, jo tas ir individuālais simbols pēc būtības, jā. Atkal, ko varētu darīt šeit ar citu? Ja jūs negribat, lai cilvēks neko, mēs varētu šeit, nu, neteikt viņam neko, varētu darīt šādu joku, vai ne? Es varētu vienkārši paņemt šādu te un pat lover, ja, un ar to, lai nu kāds, ko viņš tur vada, tikai ņems pirmo. Bet, nu, no otras puses nav baigi, nu, tas tāds noglusētā tīrīšana, ja. Sanāk ierakstu kaut veselu kaudzi, bet paņem pirmo burtu. Bet joks tāds ir šajā stāstā, ka bija bankas pat, ja, kas vēl ar parolēm šāds joks bijis daudzās vietās, ka cilvēks ievada milzīgi garu paroli, tur 20 simbolus, izrādās, ka banka paņem tikai pirmos 8 vai 12 šādā veidā, ja. Nu, un nepasakot to, ka īstenībā no pilnā parola nav netiek saglabāta, ja. Cilvēks tur mocījās ar milzīgi garu paroli, īstenībā tā parola ir īsāka, ja. Nu, tas nav baigi smuki, tas nav galīgi smuki īstenībā, no drošības viedokļa. Šeit spēlē tā varētu no ērtības, ja, ka, nu, lai cilvēks ievad tur 5 simbolus, īstenībā tikai vienu burtu, ja, nu, tad mēs neesam tikai vienu burtu. Jā, ja viņš ievadītu vairākus burtus, kā mēs to darītu? Nu, īsti, laikam, vairākus burtus mēs negribētu ļaut, vai ne? Ja. Guess letter, vienu burtu, es domāju, nu, tā kā vairākas burtus varētu izgudrot kaut ko viltīgāku, jā, un te tas moments, kur jau saka tie, kas jau kaut ko darījuši Pythonu vai citu programmašu valodu, jā, nu. Nu, tur jau varētu uztaisīt vienkārši, ka tad, kad ievada, tad saskaita to length uztais un parāda, cik ir burti vispār tai atminamajā vārdā. Jā, tā arī varētu. Neļauj ievadīt vairāk. Te ir daudz dažādi veidi, kā to programmu, tā teikt, pilnveidot, mēs jau esam aizrāvušies. Jā, tā, nu, lūk. Jā. Ko es vēl gribēju parādīt, tad to biespienu apstīsimies trešdien. Jā, apstīsimies biespienu trešdien, es gribu parādīt vēl vienu lietu, kā mēs tagad, ko mēs esam iemācījušies. Jā. Vēl dažas lietas, kā var patīrīt lietas, gribu parādīt to. Vēl pie stringiem pabeigsim šo te, nepaspējām mēs, tas sakot, višam daudz materiāla, jā. Bija. Es domāju, ka mans bērns šokar nesapratīs to, kad es neaizēju pie viņa pirms 10. Jā, tā kā mēs tos beigsim. Tā kā tos beigsim, man arī bērni gāja augšā. Tā teikt, patīrīsim Dirty City. Let's do some cleaning, jā. Jā. Dirty City, jā. Būtu Rīga, jā, un kaut kas tāds. Rīgā, kaut kas tur, nezinu, tur New Line, kaut kas tāds. Nu, lūk, jā.
Un mēs attiec Rīga, Bolderāja. Nu, kaut kas tāds, vai ne? Nu, lūk, arī atstarpi ielikt. Nu, lūk, labi. Un tad, jā, mēs varam sprint, jā, Dirty City, vai ne? Nē, neiztruka output. Nu, esam, jā, es saku, pilīgi aizgājuši un auzāšu šodien tiešām. Nu, lūk. Un attiecīgi, jā, mums ir šis te Bolderāja palika. Rīga, Bolderāja, nu, vēl jauna rinda, visā tā. Nu, lūk, ko mēs varam darīt? Mēs varam tās augtos notīrīt. We can strip jā bija. The white space, jā, šādā veidā, from both sides. Jā, print, jā, the Dirty City, Clean City. Jā. The Dirty City. Tad mēs punktu, jā. Man ir to galvas, tad es jau man jau tagad jūku, kas jau dažādām valodām, jā, strip, jā. Tad tas ir pēc noklusējuma noņem white space, jebkuru tabulātoru, jaunu rindu, atstarpes, jā, visu veidu, jā. Ja jūs gribat specifisku, jā, noņem, šo pa vidu nenoņems, jā, tāpēc kā viņš ņem no malām, jā. Man būs tīra pilsēta, tīra pilsēta, es domāju, to varētu noteikt smuki, jā. Jā. Nu, lūk. Un Rīga, Bolderāja bez nekāda, abas puses tīras, ja? Es varu arī, there is also right strip and left strip, ja? Attiecīgi, ja? Print, Dirty City, ja? Strip, ja? Ja? Labā puse, bet kreisā pusē nenotīrījām. Un arī otrādāk, jā. Jā, nu lūk. Tas vēl tašas metodas, ko es jums, jā, sākumu notīrīja, bet labo pusi nenotīrījām. Un tā tad atkal, ko mēs vēl neapstījām šodien. Viena lieta, ko mēs neapstījām, noteikti ir split, kas būs ļoti laba. Komanda, jā, counts, mēs arī neapstījamies. Counts var saskaidīt, cik reizes atkārtojās simbols. Count man īstenībā ļoti nepatīk šī metode. Ja ir daudz šīs is upper, is title, ir arī visādas pārbaudes, jā. Ir visādas pārbaudes, bet jā, join ir ļoti labs un split, jā. Split un join būs ļoti lieliski nākošajā lekcijā, kur mēs strādāsim ar listus, jā, veidus, kā saglabāt individuāli datus, kas nav tikai stringi, jā. Mums ir tikai stringi, un pienācis laiks būs nākošajā lekcijā apsīties sarakstus, kas ir pirmā tāda nopietnā datu struktūra. Pythonā viena no galvenajām. Nu, ja ne galvenā, pat galvenā varētu teikt tā, vismaz. Tā, nu jā, ir dažādi arī nulīts, vai laikam bija white space varēja likt klāt, kad bija zero fields no galvas, neatceros, bet man liekas bija nulīts varēja. Jā, nulīts, ja grib, es viņu ļoti reti lietoju šo, bet jā, ja grib par tāds, var atkal apstīties, jā. Vienkārši attais šo te un skatās, kas ir pieejams, jā, šādā veidā, jā, strip case fold, jā. Ir dažas, kas būs drusku grūtākas, dažas retāk izmantojams, vai var drukāts simbols, jā, var pārbaudīt dažādas lietas, var veikt dažādas veidu pārbaudas. Tā, labi, tad vēlreiz apkoposim, ko mēs iemācījāmies. Galvenais no šodienas ir saprast to indeksāciju, saprast arī griešanu, tās divas lietas, nu, un attiecīgi saprast, ka ir dažādas metodes, kas var strādāt ar stringiem, bet atkal, to, kas pats strings nemainās, ja es gribu mainīt kaut ko, tad viņš jāsalikt ir jauns strings kopā, kaut kas no vecajiem, un tad jāuztais jaunā mainīgā jāsaglabā vai jāpārakst vecajiem pāri, tā teikt. Labi, tā, malaši labi kārtīgi pastrādājāt, un tad tiekamies trešdien. Izpildām šo te biespienu, pamēģinām biespienu izpildīt uz trešdienu. Pamēģinām biespienu izpildīt uz trešdienu. Tur būtu jālipina kopā biespienas. Nu, tā. Es ceru, ka bija interesanti šodien, jā, un tad tiekamies trešdien. Paldies visiem, un es šo pievienu klāt. Visu labu. Visu labu. Malači. Paldies liels, uz redzēšanos. Nepielien, Kārli. Tā, brīnišķīgi.